Sveicināti! Vakardienas vētra veiksmīgi mums pagāja garām un sacensības pilnā apmērā turpinājās. Nakts pagāja diezgan lietaina, kas arī komandām deva daudz zivis. Jaunieši spridzināja visās trijās zonās. Gan C zona, Latvija, Rumānija, sīva cīņa. A zona jaunieši Latvijas sāka parādīt rezultātus, kas tā kā jauniešu zona diezgan sīva cīņa tagad. Arī sievietēm sacensības norits praigā cīņa. Uz vakaru līderos bija rumāņu komanda, bet veiksmīga nakts mūsu latviešu komandai deva daudz zivis, kas ļāva viņām izvirzīties jau vadībā uz rīta svēršanu. Well, we just got to keep pushing. We're not expecting too much, but we're expecting a lot. So we got to keep pushing, keep hoping, and hopefully keep the fish in this area. B zonā laikapstākļi salikās tā, ka varētu būt liels cerības, bet uz doto brīdi redzam, ka zonā jau viss diezgan mierīgi un zivju tur nav. Ir pāris zivis, bet ar to arī pagaidām ir viss. Vēl, diemžēl sportā tā ir, kad nenotiek bez starpgadījumiem, un ir komandas, kuras ir saņēmušas dzeltenās kartiņas. Šorīt kapteiņu rīta mītingā tika pielemts tās. For Latvia, we're going slowly to the target, but we are moving, and right now we feel that even more work will adjust the things. So we are on the way to our point. Un priekšā mums ir jau pēdējā sacensība nakts, ko mēs zinām. Parasti sacensībās ir, kad pēdējā nakts ir tā izšķirošā, un te viss var mainīties vēl krustu šķērsu. Zinot Baļotas ezera specifiku, te vienmēr izšķirās viss pēdējā naktī. Ar nepacietību gaidām nākamo pēdējo sacensību dienu, kad jau arī uzzināsim, kas mums ir šī gada čempioni.